Un 4. kategorija – balvas cilvēka izaugsmei finālā kategorijā par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē pretendenti Andris Čeksters, Latvijas Audžu ģimeņu biedrība un Edvīns Samulis. Lūdzu video par pretendentiem. Principā, jebkura lieta, kas rodas pasaulē, sākumā ir ideja. Un Ideja akadēmija radās kā ar domu izmantot šo potenciālu, kas ir cilvēkos, ģenerēt idejas un novirzīt viņu kaut kādu reālu lietu radīšanai. Tāpēc Ideja akadēmija ir kā platforma, kur tiek radīts idejas reāliem biznesa uzdevumiem, mārketinga idejas, jauni produkti, sociālās kampaņas un tam līdzīgi. Tāpēc ir tikai konkurss, kur tikai jaunieši sacenšas savā starpā ar idejām, ar reāliem biznesa projektiem, lai attīstītu Latvijas novadus. Tieši tāpēc ir konkurss, kurš ir patiesībā par reāliem darbiem. Nu, ok, tu esi radījis ideju, bet tev viņa arī jārealizē. Tagad tur Ludzā tiks ierīkots atpūtas komplekss pie ezera, jauniešu Masalacā izveidos velosipēdu ražošanu, jau tiek citas biznesa idejas tiek realizētas, bet viņas tiek realizētas. Un ar domu, ka saskatīt kaut kādas iespējas tajos novados, un palīdzēt vienlaicīgi jauniešiem atklāt savu potenciālu, parādīt to, ka viņi ir spējuši kaut ko izdarīt. Un tādā veidā uzsākt gan savu karjeru labāk, gan varbūt vienkārši ievirzīt dzīvi pavisam citās sliedēs. Tajā brīdī, kad es redzu, ka cilvēks tur Ideja akadēmijā ir radījis idejas, tās pamatīgi ir radījis kaut kāds foršs produkts, tas man sagādā gandarījumu. Es redzu, ka cilvēks ir atklājis talantu, viņi ir pamanījis uzņēmumus, ir piedāvājis viņam labu darbu iespēju. Tas ir man tas gandarījums. Es redzu, ka tas strādā. Bet dziļi sirdī es jūtu, ka tie pareizie virzieni, ka tu dari kaut ko, bet tu dari ar jēgu, ar vērtību, ka tas nav vienkārši tā kā, pēc pārdot un patur savu starpību, ja? Bet ka tu rada kaut kāds reāls pozitīvs pārmaiņas, un tas ir tas, kas rada to gandarījumu. Konkursa nodeva varētu būt tā kā mana dāvana Latvijai 100-gadi konkursu process, kur ietvaros talantīgākie, ambiciozākie Latvijas studenti sacenšas savā starpā, rada idejas, rada reālas vērtības un palīdz gan sev attīstīties, gan Latvijā attīstīties. Mūsu galvenais doma ir par šiem bērniem, kā palīdzēt šiem bērniem, lai ģimenēs veidotos labāks klimats, lai labāks sapratne veidotos, lai labāk veidotos šīs attiecības ar aprūpētāju un bērnu, un arī lai veicinātu šī bērna integrāciju sabiedrībā. Es pat esmu bijusi bārene, jo vecāki agri miruši, un tad, kad man bija 29,5 gadi, noslīka man viņa māsiņa, un es sapratu jau tajā brīdī, kad tas notika, es sapratu, ka es paņemšu viņas meitenes savā ģimenē. Es pamodos naktī un sapratu, ka jādibina jauna biedrība, un es sāku interesēties un aicināt, aprunāties ar cilvēkiem, aicināt viņus varbūt veidot šādu biedrību, un tā viss aizgājis. Es skaidrs, ka es turpināšu aizstāvēt šo cilvēku grupu, šo bērnu grupu, lai viņi uzaugtu šeit pat Latvijā, lai viņiem nebūtu jāceļo prom no savas dzimtenes, un lai viņiem būtu mājas un ģimene, un lai šīs ģimenes tiktu atbalstītas. Jāsaka tā, tad, kad man bija diezgan veiksmīgi noslēdzies savs bizness, un radās tiešām līdzekļi. Un es domāju, ka jebkuram cilvēkam vajadzētu, ja viņš kaut ko dzīvē ir sasniedzis un viņam ir bijusi veiksme, ar to padalīties ar tiem, kuriem varbūt vēl viss ir priekšā. Šie jaunieši, ar kuriem es, var teikt, sadarbojos, tātad tie ir izcilnieki, tātad tie ir mūsu dzinējspēks nākotnes, jo jebkurā procesā vienam ir jāiet pa priekšu. Ja? Lūk, vai nav šie studenti savā visā mācību laikā, viņam nav bijusi zemāka atzīme vidē kā 9, un uz augšu. Tā ir izcila atzīme. Un ticiet man, lai jūs kaut vai Stradiņa universitātē vai Banka augstskolā nokārtotu 70 priekšmetus jau 4. kursā, un ja jums ir vēl vidēji atzīme 9, ziniet, par tādiem cilvēkiem ir ne tikai jāpriecājas, bet arī viņi jāatbalsta.
un viņi šo atbalstu novērtē. Mans gandarījums ir tad, kad es to viņam saņemu vēstules. Vēl lielāks prieks, ka šīs vēstules rakstītas ar roku. Ja? Tas te, vai ne, gandrīz pēc katra šī pasākuma un arī principā tos studentus, kurus atbalstu visu gadu, mācību gadu, šīs atziņas, kad es esmu viņiem palīdzējis un ka viņi to novērtē, tas ir lielākais gandarījums. Balvu kategorijā par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē pasniedz Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe. Labvakar visiem! Vakardiena aizvadīta, rītdiena vēl miglātīta. Tāpēc ir tikai šodiena. Es gribu pateikt paldies visiem nominantiem, bet balvu saņem Andris Čeksters. Paldies. Pilnīgi negaidīt, ka es vispār neko neesmu sagatavojis, nekādu runu. Bet paldies par to novērtējumu, tāpēc, ka ir tā, ka cilvēks kaut ko dara un nevienmēr ir viegli kaut ko darīt. Un bieži nāks pārēj dažādas grūtības un tad kaut kā negaidīt, ka izrādās, ka kāds cits to novērtē. Un tas ir tas lielākais prieks. Mēs dzīvojam arī interesantā valstī un dažās interesantas ziņas parādās. Un bieži vien te jautā, kāpēc tu to dari vispār un vai tam vispār ir jēga. Tad vienmēr tā atbilde atnāk tāda, ka tu jau to nedari tā kā valstī, bet tu to dari cilvēkiem. Citiem cilvēkiem, jauniešiem, cilvēkiem, kas ir novados taviem draugiem un tas viņu prieks, tie viņu panākumi, tas, ko tu ar savu darbību radi to pārmaiņu tieši tā cilvēka dzīvē vai to cilvēku dzīvē ir tas gandarījums. Un tas ir tas arī, kas palīdz pārvarēt tās grūtības. Un es arī novēlu jums visiem pārējiem arī saskatīt caur saviem darbiem tos cilvēkus, kuriem jūs reāli palīdziet. Un ir dažādas lietas dzīvē noteikti, kaut kas neiet labi un nereti ir bijis tā, ka gribās nopirkt vienvirzienu biļeti. Bet vienmēr atceries par tiem cilvēkiem, un tas ir tas, kas dod to spēku. Un paldies visiem par novērtējumu, atbalstu, un paldies! Pateicamies visiem pretendentiem kategorijā par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē un aicinam saņemt goda rakstu un piemiņas velti Latvijas Audžu ģimene biedrība. Un Edvīns Samulis.